Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Missija s akcentam. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir draugu pavairošanas misijas veidots raidījums, un ar jums studijā šodien esmu atkal es, Aivars Treimans. Iepriekšējā reizē mēs sākam runāt par māceklību. Un šodien turpināsim šo pašu tēmu un apskatīsim jautājumu māceklība un garīgā izpausme. Jaundzimšana ir sākums procesam, kas turpinās visu mūsu dzīvi un uz šīs zemes turpinot pieaugt briedumā Jēzu Kristu. Dieva vārdā ir teikts, viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Jēzu Kristu. Kolosiešiem 1:28. Un arī ir šādi vārdi teikti. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. 1. Jāņa 3:2. Un šodien es vēlos ar jums aplūkot 5 garīgās izpausmes posmus jaunā ticīgā dzīvē. Jeb to, ko mēs varam arī saukt par māceklības izaugsmes ceļu. Varbūt sākumā tas šķiet mazliet apgrūtinoši, bet es ceru, ka mēs visi tiksim līdzi un arī sapratīsim to, ko es jums vēlos pasniegt šodien. Kā arī pēc tam jūs varētu mācīt citus, lai izietu cauri šiem 5 izaugsmes posmiem. Un mūsu mērķis ir izprast šos posmus, kā arī šos 5 izaugsmes soļus katrā no tiem. Un pirmais garīgās izaugsmes posms ir bērns zīdainis. Un šeit mēs lietosim mazliet grieķu valodu, jo oriģināli sarakstīt, kā mēs zinām, grieķu valodā, un arī no tā mēs varam daudz ko pamācīties. Un bērns zīdainis grieķu valodā ir tāds vārdiņš kā nepios. Nepios burtiski nozīmē tas, kurš nerunā, nespēj par sevi parūpēties, kuram vajadzīga patstāvīga palīdzība. Un par tiem Jēzus runāja Mateja 11:25. Tanī pašā laikā Jēzus iesāk runāt un sacīja: Es tev pateicos, debes tēvs un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi darījis zināmas bērniem. Šeit parādās tas vārdiņš nepios. Un kas raksturo šo posmu saskaņā ar šiem pantiem? Kā jau es teicu, grieķu valodā tiek lietots vārdiņš nepios, kas tiek tulkots kā bērni, un zīdainis grieķu valodā ir tāds vārdiņš kā telāzo, kas arī tiek lietots Bībelē. Un Mateja 21:16 ir rakstīts šādi vārdi. Un sacīja viņam: vai tu nedzirdi, ko šie saka? Bet ja es tiem saku, dzirdu gan, vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņa un zīdaiņa mutes, tu sev slavu sagādājis. Un oriģinālā tas skanēt tā: hoti ekostomatos nepion kai teoson kateriso ainon. Šeit parādās šie 2 vārdiņi – nepios un talazo, bērniņi un zīdaiņi. Un 1. Korintiešiem 3:1-3 mēs lasām kā šādus vārdus: ar jums, brāļi, nevar runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Jā, kā ar bērniem Kristu es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarat panest. Un vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķildes. Vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Un redziet, šeit atkal mēs redzam šo vārdu, tā adelfoja uk. Jā, mēs redzam šo vārdu bērni. Un runa šeit ir par tikko jaundzimušiem bērniem. Efeziešiem 4. nodaļa 14:15. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāp, tiek šurp turp svaidīt, padodamies katram mācību vējam. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Un šeit parādās atkal šis vārdiņš nepios.
Protams, šeit ir daudzskaitlis lietots, līdz ar to ir daudzskaitļa forma oriģināla valodā. Kur vēl mēs sastopam šo vārdu? Mēs sastopam Ebrejiem 5.13. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns. Daži fakti par tiem, un tas ir ņemts no grāmatas Discipleship, ko sarakstījis Džims Putmans un Bobijs Harringtons kopā ar Robertu Kolmanu. Un kas tad ir šie ticīgie šeit dzīves sākuma posmā? Tie var būt pavisam jauni ticīgie, bet tie varbūt arī ir ilgadēji kristieši, kuri apstājušies savā ticībā. Un reizēm par nožēlu mēs redzam arī šādus cilvēkus, kuri ir apstājušies savā izaugsmes posmā, un viņi ir turpatās, kur savā jaundzimšanas brīdī. Viņi nav neinteliģenti, viņi vienkārši nav informēti, un viņiem ir nepieciešama patiesība. Bērnā darbojas svētais gars, un viņš ir atvērts tam, ko saka vārds, bet iespējams viņš ir arī sajaukts ar šīs pasaules filozofiju. Viņi tāpat kā zīdaiņi, nezina neko labāku. Pasaule viņus ir iemācījusi patērēt. Viņi vēl nesaprot, ko nozīmē sekot Jēzum. Viņi neapzinās, ka viņiem ir jāmainās. Viņiem ir nepieciešama personīga, garīga, vecāku uzmanība. Un šeit jau parādās šis vārds garīgs vecāks. Mums katram Dieva bērnam ir nepieciešams garīgs vecāks. Tas sākās ar jaunpiedzimšanu un turpinās līdz pēdējai izaugsmes stadijai, par kurām mēs parunāsim vēlāk. Šajā posmā viņiem ir nepieciešams kristīgās ticības patiesības, kas liek viņiem mācīties un mācīties no kāda parauga. Un viņiem ir jāattīst jauni ieradumi, kas veidoja jaunus dzīves modeļus, sakojot Kristumu. Un tas ir par šo pirmo izaugsmes posmu, kas tiek definēts Bībelē kā ar vārdiņu nepios un telāzo. Un pāriesim tagad pie otrā izaugsmes posma, garīgās izaugsmes. Bērns, kurš ir sācis staigāt, un grieķu valodā šim bērnam ir arī vārdiņš, kas tiek pieminēts Bībelē. Šis vārdiņš ir paidion. Paidion būtu bērns, kas sāk staigāt, sākot no 2 gadu vecuma un aptuveni līdz 10 gadiem. Tas tāds, skatoties uz fiziskās attīstības posmu. Lukas 1.80 ir rakstīts šādi vārdi, un bērniņš, grieķiski paidion, auga un garā stiprinājās, un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraēlu ļaužu priekšā. Lukas 2.40. Bet bērns, atkal grieķu vārdiņš paidion parādās, auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņa. Šis ir agrīnās attīstības posms. Šis vārds, kas tiek tulkots kā bērns jaunajā derībā, tas ir lietots 52 vai 51 reizi. Kāpēc ir atšķirības šais skaitļos? Vienkārši kādus manuskriptus mēs izmantojam. Vai izmantojam Sinais kodeksu vai izmantojam tekstus receptus. Tur parādās šī atšķirība mazā. Šajos pantos, kas tiek tulkots kā bērni, un ko no tā mēs varam mācīties? Mateja 18.1.4. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus pasauc bērnu, nostādīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriezieties un netopiet kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā bērns, ir lielākais debesu valstībā. Kā redzam, šeit parāda šis vārds paidion. Mateja 19, 13, 14. Ir šādi vārdi teikt. Tad atnes bērniņus pie viņa, un viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu. Bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība.
Atkal vārdiņš Paidion parādās. Mateja 15, 38. Bet to, kas ēduši, bija 4000 vīru, neskaitot sievas un bērnus. 1. Korintiešiem 14, 20. Brāļi, netopiet bērnu saprašanā, bet esat mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Atkal vārds Paidijā parādās daudzskaitlī. Cilvēki šajā posmā, ko tad viņi dara? Viņi turpina augt savās attiecībās ar Dievu, un viņi sāk augt arī attiecībās ar citiem kristiešiem. Viņi sāk pielietot Dievu vārdu savā dzīvē, un kopā ar citiem augošiem mācekļiem dodās garīgajā ceļojumā. Būdami bērni, viņi joprojām ir diezgan egocentriski un vēl nav pilnībā orientēti uz cilvēku, uz citiem. Tas raksturo cilvēkus, kuri nobrieduši dzīvo Dieva valstībā un ģimenē. Šajā posmā ticīgais var būt dogmatisks, redzot pasauli stingri melnbaltu, pat attiecībā uz lietām, kuras nav melnbaltas. Viņi var būt pārāk pašpārliecināti un lepni un pilni ar sevi, bet tie var būt arī nedroši, kautrīgi, pilni un sevis nicināšanas vai sakāvis. Viņi var kalpot draudzē, bet parasti viņi kalpo tāpēc, ka tas ir pieņemts. Un parasti tik ilgi, kamēr ieguvums ir lielāks par izmaksām. Šeit es mazliet paklusēju. Mēs varam redzēt daudz piemērus šāda veida kalpošanai. Labi iesākts un neiet līdz galam. Vai pat kalpo kādu brīdi un pēc tam vienkārši atstāja kalpošanu un aiziet. Bez iemesla, bez nekā. Viņa galvenā vajadzība ir spēcīga saikne ar nobriedušu ticīgo, lai viņi varētu pāriet uz dzīvi, kas vairāk vērst uz Dievu un viņu valstību. Viņiem ir jāmācās uzticēties Dievam paklausībā, darot to, ko saka vārds. Nevis to, ko viņiem liek darīt sajūtas. Mēs nedzīvojam no sajūtām, mēs dzīvojam no kā? No katra Dieva vārda. Viņi iemācīsies darīt pareizās lietas, pareizo iemeslu dēļ. Un ja mēs skatāmies, tad garīgajā aspektā šis ir posms, kad kristietis sāk saskatīt garīgo pasauli un Dieva aicinājumu savā dzīvē. Viņi sāk interesēties par vārdu, viņi vēlās ēst kaut ko cietāku. Mēs sākam viņiem uzticēt nelielus pienākumus. Šis bija otrais garīgās izaugsmes posms, bet mēs pāriesim uz trešo garīgās izaugsmes posmu. Un tas tiek definēts ar vārdu teknon. Un, ja mēs skatāmies Bībelē, Jāņa 13:33, Jēzus tikai vienu reizi uzrunāja savus mācekļus ar šiem vārdiem. Bērniņi, teknon, es vēl mazu brīdi esmu pie jums, ja jūs mani meklēsiet, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kur es eju, jūs man nevarat sekot. Iespējams, ka Jēzus mācekļi pēc 3 gadu pavadīšanas kopā ar Jēzu bija nonākuši šai izaugsmes posmā. Un šos vārdus arī Jānis vēl lieto savās vēstulēs, kur viņš adresējas jaunajai draudzei. Un tos mēs varam lasīt 1. Jāņa 2.1, 2.12, 2.28, 3.7, 3.18, 4.4, 5.21. Tāpat Pāvils runā arī par galatiešiem 4.19. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radības sāpes, līdz kamēr Kristus izveidos jūs. Un daži fakti par šo izaugsmu posmu. Garīgie jaunieši pārietu no orientēšanās uz sevi, uz orientēšanos uz Dievu un citiem. Viņi sāk saprast, ka Dievs ir aicinājis viņus dot Kristus miesai, nevis tikai ņemt. Par nožēlu jāsaka, ka bieži mūsu vidū ir joprojām cilvēki, kas ir patērētāji, nevis devēji. Kamēr viņu šis, ko viņi saņem, ir lielāks nekā tas pienesums, ko viņi dod, viņi ir draudzē. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka viņi joprojām ir šai attīstības posmā.
Un tā ir atbilde. Bet, ziniet, ir tāda lieta, ka viņi vēlās kalpot Dievam. Viņi redz pasauli kā vietu, kur ir nepieciešams pārmaiņas, un sāk saprast, ka Dievs ir radījis viņus ar noteiktu mērķi. Tas ir runa par šiem jauniešiem, garīgiem jauniešiem. Un kļūstot drošākiem Kristo, viņi kļūst mazāk nosodoši, un viņiem ir vieglāk nepamanīt citu kļūdas. Un galvenais jēdziens, kas attiecas uz garīgi pieaugušiem, ir tas, ka viņi orientē savu dzīvi uz Dievu un viņa perspektīvu. Viņiem ir vajadzīga vieta, kur viņi var mācīties kalpot. Viņiem ir nepieciešams garīgais padomdevējs, kurš viņus apmāca un sniegs pārunas par viņu kalpošanas pieredzi. Vai citiem vārdiem sakot, viņiem ir vajadzīgs mentors. Viņiem ir nepieciešams dziļas, pastāvīgas attiecības ar cilvēkiem, kas sniedz iedrošinājumu un kur priekšā tie ir atbildīgi. Viņiem bieži vien ir nepieciešama palīdzība, lai noteiktu robežas. Viņiem ir nepieciešama norādījumi, kā reaģēt uz to cilvēku vēlmēm, kuriem viņi kalpo. Un šeit mēs atkal redzam, kad ir šis mentors, kad mums ir garīgās autoritātes, kuras mēs klausām un mācāmies no viņiem. Kā arī tas, kad nevar darīt visu to, kas mums ienāk prātā. Bet ir jāvadās pēc Dieva vārda. Un tā mēs pieejam pie 4. garīgā izaugsmes posma. Tas ir vecāks, pieaugušais. Grieķu vārds ujos. Tieši šajā vietā cilvēki nonāk vadošās pozīcijās. Jēzus uzsāka kalpošanu noteiktā laikā, aptuveni 30 gadu vecumā, kas bija laiks, kad priesteri stājās amatā. Par to, kā priesteri stājās amatā, mēs varam lasīt 4. Mūzes grāmatā 4.43. Bet Mateja 3. nodaļā 16.17 ir teikt šādu vārdu. Un redz, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko ir man labs prāts. Un šeit parādās šis vārdiņš ujos. Tas ir garīgā brieduma vieta, kas tiek gaidīta no katra ticīgā. Efeziešiem 4.13. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženumu, pilnības mēru. Pirmā Mateja 5.9 atvainojiet. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Mateja 5.45. Te jūs topat savu debesu tēvu bērni, jo viņi liek savai saulē uzliekt par ļauniem un labiem un liek lietumu par taisniem un netaisniem. Un šeit visur parādās šis vārds ujos. Pieaudzis, jauns vīrietis. Pieaugusi jauna māsa. Kristu. Romiešiem 8.19 ir atkal teikt šādu vārdu. Arī visi radība ilgodamies gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Un daži fakti par šo. Mēs ticam, ka Dievs ir tas, kas cilvēks dzemdē garīgi. Tātad precīzi runājot, neviens no mums nav garīgais vecāks šajā nozīmē. Tad šis termins ir noderīgs, lai atgādinātu mums, ka tie, kas aug un nobriest, parasti to dara garīgo vecāku vadībā. Tāds, ziniet, ir Dieva plāns, un par to mēs arī lasām Dieva vārdā. Garīgām vecākam ir dziļa izpratne par Dieva vārdu, dziļas patstāvīgas attiecības ar Dievu un vēlmi iesaistīties citu mācekļu audzināšanā. Un vecāki parasti prot noteikt, kur cilvēks atrodas savā garīgajā ceļojumā. Zina, kur cilvēkam jādodas un zina, kā tur viņu aizvest. Vecāki saprot, ka nekad neizūda vajadzība pēc garīgās ģimenes. Viņi pietiekami pazemīgi, lai neiesaistītos,
lai draudzē nevajadzīgās sarunās, būt draudzē, neraugoties uz to, uz tās daudzajām nepilnībām. Vecāki patstāvīgi mācās būt vecāki, tāpēc viņiem pašiem ir vajadzīga palīdzība, jo arī viņi pieļauj kļūdas. Un šajā posmā arī mācekļiem būtu jāveido mācekļi un jānobriest prātā un raksturā. Viņu aizrautībai un mērķim vajadzētu būt vērstam uz to, lai redzētu Dievu valstības attīstību. Viņiem arī vajadzētu domāt par Dievu lomu viņu valstības celšanas nodomos. Šis bija 4. posms. Un 5. garīgais izaugsmes posms. Kā jau sākumā teicu, mēs runāsim par 5 garīgās izaugsmes posmiem. Padomdevējs, tēvs tēviem. Un šis posms tiek raksturots ar vārdu pateres. Jānis par šiem atšķirīgajiem posmiem runā 1. Jāņa vēstulē 2, 12, 14. Es jums rakstu, bērniņi, teknijā, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es jums rakstu, tēvi, pateres, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es jums rakstu, jaunekļi, ujus, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, paidījā, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, pateres, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, neaskinus, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs esat ļauno uzvarējuši. Un šeit mums parādās vēl viens vārds, kurš tiek lietots Bībelē, neaskinus, jaunekļi. Lietots 10 reizes jaunajā derībā. Un kā mēs redzam, pēdējais šis posms ir tēvu posms. Šo tēva posmu, kā jau es teicu, var arī raksturo ar vārdu pateras, bet arī Bībele raksturo ar vārdu telejus. Tas ir īpašības vārds, kas nozīmē perfekts, pieaudzis vīrietis vai pieaugušais. Pilngadīgs ar garīgu un morālu raksturu. Nobriedis cilvēks. Un ziniet, tas ir mūsu kristiešu mērķis šajā pasaulē. Kolosiešiem 1.28 teikt šādu vārdu. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu. Un šeit parādās šis vārds telejos, kur Jēzu Kristu. Mateja 19.21 ir teikt šādi vārdi. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, tad nāc un staigā man pakaļ, ja tu gribi būt pilnīgs. Parādās vārdiņš, īpašības vārds telejos. Kolosiešiem 4.12. Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, Kristus Jēzus kalps, kas patstāvīgi cīnās par jums savās lūgšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par tiem, kas ir Dieva, par to, kas ir Dieva griba. Lai jūs kļūtu pilnīgi. Jākab 3.2. Jo mēs visi daudzajādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt visu miesu. Pilnīgs vīrs. Un ziniet, šajā posmā tēviem vairs nav nepieciešams būt par mācekli. Lai gan viņš, protams, turpina mācīt citus, tagad viņš ir kļūst gan par vadītāju savās mājās, gan draudzē. Un no šī tēva, vai arī citiem vārdiem sakot, mentors, tiek sagaidītas 2 svarīgas lietas. Viņam vajadzētu būt attiecībās ar tiem, kuriem ir potenciāls kļūt par jauniem vadītājiem draudzē, un jāpalīdz viņiem kļūt par tādiem vadītājiem, par kādiem Dievs viņus aicinājis būt. Viņiem vajadzētu būt arī attiecībās ar vienu vai vairākiem citiem tēviem, kuri var viņu atbalstīt, iedrošināt, un likt viņiem atskaitīties, lai viņi neatkāptos un turpinātu augt.
Lai gan tēviem iespējams nav nepieciešams būt par mācekli, mums visiem ir nepieciešams būt stiprās attiecībās ar citiem kristiešiem. Un Salamana pamācībās 27:17 tiek teikt šādu vārdu: dzelzs tiek ar dzelzi uzsasinātu, un vīrs trin vīru. Bez šīm attiecībām mēs esam truli un neasi. Nu, lūk, šie bija 5 garīgās izaugsmes posmi. Un par tiem mēs redzam Bībelē. Tas viss ir teikts Dieva vārdā. Un, ja jums parādās kādi jautājumi, jūs droši varat vērsties Draugu pavērošanas misijā, ar kuru varat sazināties pa tālruni 27 55 55 72. Un jums laipni atbildēs. Kā arī, ja jums ir vēlēšanās šo kursu sākt veidot savā draudzē, jūs droši arī varat zvanīt par šo tālruni. Šis bija raidījums Misija ar akcentu, kurā mēs aplūkojam šos 5 izaugsmes posmus. Ar jums studijā biju es, Aivars Reimanis. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen. Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija с акцентом. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.